Mums ir tā iespēja, kad mēs nodarbojamies, uzbūvējam šo te rūpnīcu uz pašu zemes. Un pateicoties atbalstam Eiropas, mēs šo rūpnīcu esam uzbūvējuši un attīstam, un tiešām esam iekarojuši savu nišu, un arī vietējiem cilvēkiem ir darbs. Liekas, ja jūs būtu blakus Siguldē, man būtu skaidrs, kāpēc. Kāpēc jūs to darat Talsos? Tāpēc, ka vienkārši tā sanāca? Nu jā, nebija zemītes Siguldā. Būtu zemītes Siguldā, iespējams, mēs būtu Siguldā šobrīd, mēs runājam. Sigulda saistībā es esmu arī izgatavojis kamaniņas mūsu olimpietim Rubenim Mārtiņam. Viņš arī, es domāju, atcerās mani, un mūsu kopsadarbība bija ļoti veiksmīga. Un tā arī ir medaļa. Līdz ar to mēs piedāvājam risinājumus katram. Šis ir tas bobs, kas nesen vinnēja, vai prototips šim. Pasaules čempis izskatās šitā, ja? Tas būs olimpiskais čempions. Šis bobslēs to, bet cerība ir, ka tas būs olimpiskais bobs. Daudz cilvēku teiks, liekas, ka kompetence kā nevar būt laukos. Arī laukos ir inteliģenti cilvēki ar zelta rokām. Meistari, savu darbu darītāji. Bobslēju ražo šeit tikai dažās valstīs, un starp tām ir arī Latvija. Un mans uzdevums ir izgatavot vieglu, cietu, drošu kokonu, jo es vienmēr ar tādu domu viņu izgatavoju. Tur sēž iekšā 2 veči, 2 sportisti, brauc 140 km/h pa reni, mēdz apgāzties. Bet paliek dzīvi. Paliek dzīvi, tieši tā. Mēs piedāvājam tiešām labas lietas par labām cenām, un ja mēs runājam par produktiem kā tādiem, tiešām mūsu produkcijas klāsts ir milzīgs. Baidos teikt, ka tuvākajā, reģionā nav nevienam kaut tāda klāsta, ko mēs spējam piedāvāt. Piemēram? Mēs piedāvājam 72 laivu modeļus. Sporta laivas, ja? Atpūtai, kajakus, kanoēm, smailītes. Tad 72, 75 laivu modeļi. Labi, tas ir tagad skaidrs. Kur tā Eiropas nauda izpaužās jūsu uzņēmumā? Viņa deva iespēju attīstīt. Nestāvēt uz vietas, bet attīstīt šo te produktu, šo te ideju, iet uz priekšu visu laiku.